Mākslīgais intelekts. Tavs palīgs darbā, tavs personīgais asistents. Pielāgošanas veidi. Starpčatu atmiņa. Mehānisms, kas glabā informāciju par lietotāju starp sarunām, piemēram, vairāk kārt pieminēti fakti par lietotāju, darbības sfēra, bieži meklētas tēmas un citi fakti, ko par jums spēj noteikt mākslīgā intelekta rīks sarunas laikā. Pielāgotas instrukcijas. Profilam piesaistītas instrukcijas par to, ko jūs vēlaties, lai mākslīgā intelekta rīks zina par jums un jūsu instrukcijas par to, kā jūs vēlaties, lai tas atbild jums. Projekti. Kategorizācijas sarunām, kas atļauj veidot vairākas sarunas par vienu tematiku, apskatot to no dažādiem aspektiem. Savs GPT, paštrenēts GPT, ar kuru varat dalīties ar citiem. Starpčatu atmiņa. Izmantojot reģistrētu profilu, ChatGPT mēģinās ilgtermiņā pielāgoties jūsu vajadzībām, ieradumiem un vēlmēm. Katru reizi, kad sarunas laikā pieminam kaut ko par sevi vai par ko kopumā vēlamies runāt, ir iespējams ieraudzīt pirms atbildes uzrakstu Memory Updated. Šī mirklī ChatGPT ir izveidojis jaunu atmiņu jeb faktu par jums vai sarunām ar jums. Šīs atmiņas ir iespējams apskatīt iekšpersonalizācijas iestatījumiem, kur jūs arī atradīsiet iespēju dzēst kādas no atmiņām. Esiet uzmanīgi par atmiņu dzēšanu, jo to nav iespējams atcelt. Dzēst pogai nav Ctrl+Z, šīs izmaiņas būs permanentas. Līdz ar to rodas jautājums, kādos gadījumos mēs varētu vēlēties dzēst atmiņas. Parasti atmiņas tiek dzēstas tikai tad, ja konkrētā atmiņa nevēlami ietekmē katru sarunu. Piemēram, ja pēc apgalvojuma, ka patīk labāk suņi nevi kā kaķis, visi jautājumi par kaķiem tiek pārvirzīti uz atbildēm par suņiem. Paskatīsimies, kā izveidot atmiņu sarunas laikā. Šī gadījumā sarunā es esmu teikusi, ka man patīk kaķi un paprasījusi kaķīšu bildes. Pēc tam es esmu pateikusi, ka man labāk patīk suņi, un līdz ar to man ir pieprasījums ģenerēt suņu bildīti. Pēc šī te apgalvojuma, ja es dodos uz iestatījumiem, personalizāciju, menedžēt, es ieraugu, ka šeit ir ierakstīts fakts, ka man labāk patīk suņi nekā kaķi. Tā kā es neesmu pateikusi, kāpēc man patīk labāk suņi nekā kaķi, ja es sākušu jautāt kaut ko par šo faktu, tad atbildes būs diezgan vispārīgs. Piemēram, ja es pajautāšu, kurš dzīvnieks man patīk, es saņemšu atbildi suņa. Ja es sākušu prasīt, kāpēc, tad viņš nespēs atbildēt un izdomās vispārīgu atbildi. Tad šī gadījumā mēs novērojam, ka viņš balstās tikai uz sev zināmajiem faktiem un tālāk pieņem papildus informāciju, kāda parasti statistiski vai novērot sarunās ir iegūta. Pielāgotas instrukcijas. Pie sava profila jūs atradīsiet arī iespēju pielāgot ChatGPT. Šī iespēja jums ļaus pielāgot gan bezmaksas, gan maksas ChatGPT sarunas iestatījumus. Viena no iespējām, ko piedāvā sarunas iestatījumi, ir pastāstīt ChatGPT par sevi. To darot, jūs veidojat atmiņas. Šī iestatījumā jūs varat norādīt, kādā jomā jūs vēlaties primāri darboties, piemēram, kas strādājat par datu analītiķu un darbā izmantojat Excel un Power BI. Sarunas iestatījumos ir vēlams rakstīt īsi un konkrēti, jo šiem iestatījumiem ir simbolu limits. Papildus mūsu iepriekš apspriestos sarunas konfigurācijas parametrus ir iespējams norādīt iestatījumos par to, kā jūs vēlaties, lai ChatGPT atbildētu. Šo iestatījumu ir vēlams norādīt, ja vēlaties, lai vienmēr saruna būtu vienādā stilā. Gadījumā, ja konkrētā sarunā jūs norādīsiet citus sarunas konfigurācijas parametrus, tie tiks ņemti vērā. Pirms apstiprināt izmaiņas pielāgošanas iestatījumos jūs varat norādīt, ja nevēlaties, lai sarunā būtu pieejama kāda no iespējām, jeb rīkiem. Standartā visiem reģistrētiem lietotājiem ir pieejama meklēšana internetā, dalījā tēlu ģenerēšana, koda ģenerēšana, Canvas redaktors. Ņemiet vērā, ka šiem iestatījumiem ir dažādi ierobežojumi atkarībā no profila veida. Piemēram, attēlu ģenerēšanai bezmaksas profilam ir dienas limits, bet maksas profilam ir stundas limits, kurš ir krietni augstāks. Paskatīsimies, kā šo iestatījumu maiņa izmainīs, kā norit saruna. Tad šī gadījumā es dodos uz savu profilu, Customize ChatGPT un sāku stāstīt par sevi. Paņemsim par piemēru
Ja es nodarbojos brīvajā laikā ar mākslu, muzeju apmeklēšanu, tam līdzīgām lietām, bet ikdienā strādāju ar Excel. Un veicu datu analīzi. Hobiji iekļauj iešanu pārgājienos un muzeju apmeklējumus. Papildus varētu norādīt, ka brīvajā laikā nodarbojos ar gleznošanu, izmantojot akvareļus. Par atbildi es vēlētos, lai atbildes būtu kreatīvas, garas, iekļautu instrukcijas. Papildus norādīsim, ka vēlos saņemt viedokli par aktivitātēm un pieejām uzdevumu risināšanai. Pagaidām mirklīt, kamēr saglabāju iestatījumus, un uzsāksim jaunu sarunu ar pavisam vienkāršu jautājumu, ko darīt sestdienā. Un visas atbildes, ko mēs saņemsim, būs saistīts ar to, ko es esmu pati iedevusi. Tad es pateicu, ka man patīk iet pārgājienos, līdz ar to man iesaka aktīvu atpūtu, man iesaka doties uz muzeju, pastaigāties, kā papildus lietas, ko darīt, man iedod brokastis, spā un parastos mājas organizācijas darbus, ar kuriem nodarbojas cilvēku brīvdienās. Kā radošo variantu man iedod visus uzdevumus saistībā ar mākslu, tā kā es apgalvoju, ka es nodarbojos ar akvareļu gleznošanu. Projekts. Projekts ļauj grupēt informāciju un atdalīt dažādas tematikas vienu no otras, tādējādi ļaujot sarunu veidotajām atmiņām neietekmēt citas sarunas ārpus dotā projekta. Konkrētajam projektam ir iespējams pievienot failus. Tie var būt gan faili, kuri ir jālieto, lai paveiktu uzdevumu, gan faili, kas dod papildus informāciju, kas rīkam varētu nebūt pieejama. Papildus ir iespēja dot instrukcijas par to, kā jūs vēlaties, lai tiek atbildēts konkrētajā sarunā. Piemēram, atbildes valodas stils un citi sarunas parametri, kas varētu būt atšķirīgi no parasto sarunu konfigurācijas parametriem. Projekta funkcijas izmantošanas rezultātā mēs iegūstam, ka visas sarunas konkrētajā projektā ir pilnībā pielāgotas dotajai informācijai. Nav jānorāda atkārtot katrā sarunā, ko sagaidām no sarunas. Nav jāaugša pielādē vienu un tie pašu failu vairākās sarunās. Tie tiek izmantot atsaucoties uz to nosaukumu, kā arī nav jāveic biežas korekcijas par sarunas virzienu. Tātad rezultātā mēs esam ietaupījuši savu laiku. Pielāgota GPT izmantošana. Pielāgotie GPT nodrošina papildus funkcijas, kā piemēram apmācības plāna sastādīšana, kreatīvāku attēlu ģenerēšana, spēles spēlēšana, video kopsavilkuma izveide un citas funkcijas. Tas nodrošina, ka sarunas laikā tiks izmantot konkrēti papildus rīki, kas var nebūt pieejami parastā sarunā. Tie ir GPT, kuru mērķis ir veikt vienu konkrētu kompleksu uzdevumu, kamēr parastās sarunas ir vispārīgas un orientētas uz tikai standarta situāciju risināšanu. Savs pielāgots GPT. Pastāv iespēja pielāgot GPT konkrētām vajadzībām. Šie GPT tiek veidoti tikai konkrētam uzdevumam, piemēram, priekšmetu materiālu konsultēšanai, tādējādi izveidot 24/7 pieejamu ekspertu vai konsultantu konkrētajā jomā. Papildus tas nodrošina iespēju samazināt halucinācijas un citas neprecizitātes, kas var tikt ģenerētas sarunas laikā. Būtiska atšķirība no projekta sarunām ir tas, ka ar šiem GPT var dalīties ar citiem. Līdz ar to jūsu izveidotais GPT var tikt izmantots, piemēram, nodarbībās kā asistents visiem, kam ir nepieciešama palīdzība. Šī piemērā mēs redzam pielāgot GPT izveides logu, kur tiek noteikts nosaukums, ikona, apraksts, bet galvenais tiek dots instrukcijas, ko drīkst un ko nedrīkst darīt GPT. Instrukciju tekstā varam pamanīt, ka dažas instrukcijas ir formulētas vairākos veidos. Šīs ir instrukcijas, kas pārveido GPT standartu uzvedību, aizliedzot tam rakstīt kodu, izņemot sintakses paraugus. Tātad šī gadījumā tiek izveidots asistents,
kurš nevar izpildīt priekšmetu vai studiju kursa laikā uzdotos uzdevumus, bet vienlaikus, pateicoties zināšanu sadaļai, var izmantot jūsu kursa materiālu, lai konsultētu. Papildus izveides laikā ir iespējams noteikt ierobežojumus, kuri no rīkiem pielāgotā GPT sarunā būs pieejama, kā arī ir iespēja norādīt API jeb informācijas avotu, kur drīkst iegūt papildu statusu. Rezultējušā GPT sarunās, jautājot to paveikt uzdevumu, kurš nav atļauts, tas novirzīs sarunu uz pašu uzdevumu izpildes procesu skaidrošanu, nevis izpildīs to jūsu vietā. Vienlaikus, kā redzamā tēlos, tas spēj iedot paraugus, neizpildot uzdevumu. Attiecīgi, ja GPT sarunas laikā veiktu kādu neatļautu darbību, būtu jāatgriežas konfigurācijas panelī un jāpaskaidro, kā jāmaina sarunas norise un kā jāmaina darbības princips. Gadījumos, kad nav iespējams tiešā veidā dot instrukciju par to, kā jāmaina konfigurācija, ir iespējams izmantot izveides, nevis konfigurācijas sadaļu, kur ir iespējams ar GPT palīdzību mainīt konfigurāciju jūsu pielāgotajam GPT. Paldies par uzmanību un tiekamies nākamajā video.